Sveicināti visi Latvijas stilīgie jaunieši, skolotāji, vecāki, draugi un erudītu atbalstītāji. Kāpēc stilīgie? Tāpēc, ka zināt, tas ir stilīgi, zināt, tas ir interesanti un aizraujoši. Bet uzzināt, tas ir piedzīvojums, tas ir atklājums, tas ir eksperiments. Tāpēc priecājos jūs sveikt konkursā Eksperiments Latvijas erudītāko skolēnu prāta sacensībās. Konkursu Eksperiments jau nemainīgi 19 gadus organizē koncerns Latvenergo. Un visus šos 19 gadus spēles ideja ir palikusi nemainīga. Rosināt jauniešos aizrautīgu interesi par fiziku. Erudīcijas konkursam Eksperiments 2014 šogad pieteicās 176 komandas. 6 reģionālajos finālos mēs meklējām zinošākos un erudītākos. Mēs tikāmies ar 30 labākajām Latvijas skolu, 8. un 9. klašu komandām. Mēs veicām aizraujošus fizikas eksperimentus. Atbildējām uz āķīgiem jautājumiem. Tikāmies ar iedvesmojošiem mentoriem. Un šodien mēs uzzināsim labākos no labākajiem erudīcijas konkursa Eksperiments 2014 finālā. Šodien konkursa 3. un izšķirošā kārta – fināls. Kopā ar fināla komandām mēs šodien veiksim ceļojumu, izgudrojumu un atklājumu vēsturē. Jo uzdevumu veidoti tā, lai parādītu jums to, kā elektroenerģija piedzīvojusi savu evolūcijas ceļu no pirmsākumiem līdz brīdim, kādu to šodien izmanto gan mājasaimniecībās, gan rūpniecībā, un iespējams to, kādu to izmantos arī tuvākajā nākotnē. Bet šobrīd esam Latvijas neatkarīgajā televīzijas studijā, un eksperimentu finālu sāksim ar iepazīšanos. Lūk, komanda numur 1, Latgales reģiona komanda no Līvānu 2. vidusskolas. Tās nosaukums Fotons. Mani sauc Dmitrijs. Aleksejs. Maksims. Igors. Anastasija. Luīza. Vai jūs zināt, ko šodien sauc par Voltas stabu un Daniela elementu? Nē? Tas ir baterijas. Latgalieši to zina un var atklāt vēl daudz ko interesantu. Kopā ar Latgales pusfinālu uzvarētāju. Arī šeit ir viņu skolotāji Taisija Grabļevska un komandas mentors, kas bija kopā ar visām Latgales reģionu komandām. Un šodien būs viņu palīgs un aizstāvis Vjačeslavs Kašķējevs. Un lūk komanda numur 2. No Jaunpils vidusskolas viņi pārstāv Rīgas reģionu, viņu krāsas sarkanā. Mani sauc Une. Karina. Agrs. Edgars. Jānis. Vai jūs zinājāt, ka varžu kājiņas ir svarīgs fizikas atklājumu ierosinātājs? Jā? Tieši tās ir Galvani un Voltas atklājumu pamatā. Fizika ir aizraujoša, un tieši tāpēc jaunpilieši šodien pārstāvēs Rīgas reģionu. Kopā ar Rīgas reģionu favorītiem arī viņu skolotāja Ilze Inkina un komandas mentors Oskars Krievs. Komanda numur 3. Dundagas vidusskolas komanda Melnās Pantēras. Mani sauc Lore. Patricija. Kristīna. Girds. Rihards. Elīza. Dzintars sengrieķu valodā nozīmē elektronu. Viņi zina fiziku no tās pašiem pirmsākumiem līdz šodienai. Un šodien aizstāvēs Kurzemes godu. Kurzemes sūtņiem līdzās skolotāja Ilga Blumberga un komandas mentors Aivars Eriņš. Turpināsim ar komandu numur 4. No paša Vidzemes vidus, no Madonas valsts ģimnāzijas ar oranžiem tērpiem un nosaukumu Epsilons 7 sagaidām. Mani sauc Ieva. Zane. Kristiāna. Laura. Rihards. Bet es esmu Krišānis. Viņi zina, ka elektriskā zuša radītais spriegums var sasniegt pat 600 voltus. Un tas vēl nav viss, tāpēc šodien pārstāvēs Vidzemi. Blakus Vidzemes līderiem redzam viņu skolotāju Viju Bebrišu un komandas mentoru Pēteri Apsītī. Turpināsim ar komandu numur 5. Zemgales zinošākie. Dzeltenā komanda ar nosaukumu Jolo 6 ir no Jēkabpils valsts ģimnāzijas. Mani sauc Edvards. Viktorija. Ivo.
Alans. Ilze. Adrians. Benjamins Franklins ar papīra puķiem un zīda auklu ķēra zibeņus. Šodien enerģiju iegūst visdažādākajos veidos, un zemgalieši par to zina pat ļoti daudz. Kopā ar Zemgales favorītiem arī viņa skolotāja, konsultante Edīte Vārna un komandas mentors Gatis Bašbauers. Pēdējie novēlējumi komandai pirms starta. Un visbeidzot atbalstītāji, sagaidām noslēdzošo komandu numur 6 Violetā, Rīgas pilsētas, Rīgas 94. vidusskolas komanda ar nosaukumu Satelīti. Mani sauc Elzbeta. Sabīne. Lauris. Asanta. Kristiāns. Viņi zina, ka 18. gadsimtā pirmo kondensatoru sauca par kaut ko šausminošu, bet šodien viņi nebrīnās ne par ko, un tieši tāpēc aizstāvēs Rīgas godu. Rīdznieku skolotājiem Ligita Podāne un viņu mentors Mārcis Alziņš. Nu, mēs esam pazīstami ar visām 6 erudītākajām 8. un 9. klašu komandām Latvijā, bet iepazīšanās procedūru turpināsim ar žūriju, jo tā arī ir šīs spēles svarīga sastāvdaļa, jo kā nekā jāvērtē ir veselas 6 pašas zinošākās komandas Latvijā. Un tā ar aplausiem sagaidām konkursa eksperiments, konsultants un fizikas skolotājs Raitis Streičs. Rīgas Tehniskās universitātes enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes pasniedzējs Ancis Avotiņš. Akciju sabiedrības Latvenergo valdes loceklis Māris Kuņiskis. Un visbeidzot akciju sabiedrības Latvenergo izpētes un attīstības direktors Māris Balodis. To, kura no šīm daudzkrāsainajām komandām būs pati zinošākā, mēs uzzināsim pēc 5 konkursa uzdevumiem. Pēc tam, kad cauri tiem būsim nogājuši garo elektroenerģijas evolūcijas ceļu, sākot ar pirmajiem elektroenerģijas atklājumiem dabā, ko cilvēks savulaik novēroja un nolēma izmantot savā labā. Jūsu uzmanībai pirmais uzdevums. Tā tēma no bio un statiskās elektrības līdz līdzstrāvas avotiem. Jums tiks demonstrēti 6 īsi, vienkārši eksperimenti. Tad to sakarā tiks dots uzdevums un 3 iespējamie atbilžu varianti. Un jums 30 sekundžu laikā būs jāizvēlas jūsuprāt pareizā atbilde. Un nu pirmā uzdevuma, pirmais jautājums. Kurš no zinātniekiem demonstrētās parādības kvantitatīvai raksturošanai ir formulējis likumu? Atbilžu varianti. Andrē Marija Ampērs, Šārls Augustēns Kulons vai Izaks Ņūtons? 30 sekundes. Elektriskās parādības ir ap mums ik uz soļa. Tās var izpausties gan kā zibens, gan arī kā nelielas dzirkstelītes, kas pārlec starp 2 elektrodiem un nodrošina benzīna iekšdedzes dzinēja darbību. Elektrisko parādību pamatā ir elektriskie lādiņi. To miedarbības likumu atklāja Šārls Augustēns Kulons. Un tā laiks ir beidzies pirmā jautājuma atbildēšanai. 2 elektrisko lādiņu miedarbību kvantitatīvi raksturos spēks. Šo miedarbības spēku starp 2 elektriskajiem lādiņiem 1785. gadā pirmo reizi atklāja Šārls Augustēns Kulons. Paldies! Pirmais jautājums ir atbildēts. Komandas, kā jūs jūtaties? Labi! Pozitīvi uzlādēti? Jā! Lūk, pirmā uzdevuma otrais demonstrējums. Tas saistīts ar kādu zinātnieku, kurš varbūt nebūtu veicis zinātnē ļoti nozīmīgu atklājumu, ja nebūtu izgudrojis ierīci, kuru mēs lietojam vēl joprojām, ja viņa sievas slimības laikā nebūtu darbojies pa virtuvi. Jūs gan neredzēsiet, ko zinātnieks konkrēti darīja virtuvē. Jūs redzēsiet viņa novērojumu un atklājumu rezultātā izgatavotās ierīces darbības principu.
Lūk jautājums. Kurš no zinātniekiem ir atklājis demonstrēto efektu? Elektroķīmisko strāvas avotu darbības principu, citronu vietā lietojot elektrolītu šķīdumu. Luigi Galvani, Georgs Ohms vai Alessandro Volta? Mēs zinām, ka baterija ir ierīce, kurā ķīmiskas reakcijas rezultātā rodas elektroenerģija. 1800. gadā kāds zinātnieks veica eksperimentu. Sarindoja vara, tūbas, cinka, atkal vara, tūbas un cinka ripiņas stikla caurulē un uzlēja tām ieskābinātu šķīdumu. Šķīdumā sākās reakcija, kuras rezultātā radās elektrība. Zinātnieka vārds bija Alessandro Volta. 30 sekundes pagājušas. Citrus augļos ir citronskābe, kas ir elektrolīts, un trūcīgajās zemēs, piemēram, arī kartupeļi tiek lietoti kā baterijas. Tajos ir fosforskābe, lai darbinātu ekonomiskās ledus puldzītes. Bet 1800. gadā Alessandro Volta izgudroja bateriju citronu vietā lietojot sālsūdeni. Mīļie skatītāji! Zināt ir stilīgi, padomājiet par to un palieciet kopā ar mums erudīcijas konkursa eksperiments finālā. Tā pirmais uzdevums turpināsies jau pēc nelielas pauzes. Vēlreiz visi esiet sveicināti Latvijas Energo koncerna erudīcijas konkursa eksperiments finālā! Arī šogad konkursam eksperiments un tā galvenajam organizatoram Latvijas Energo ir vairāki uzticami sadarbības partneri. Mācību portāls par fiziku Fizmiks, Rīgas Tehniskās universitātes studentu pašpārvalde, žurnāls zinātkāriem lasītājiem Uzzini, Latvijas populārākais ziņu portāls Delfi, skolēnu un studentu kārte Aisik, graudu pārstrādes uzņēmums Dobeles dzirnavnieks, izglītības uzņēmums Lielvārds, kā arī Forum Cinemas, Skrīveru saldumi, turisma aģentūra Latvija Turs un Hesburger. Paldies viņiem visiem! Bet šodien finālā noskaidrosim Latvijas erudītāko skolēnu komandu. Pretendenti mums ir 6 komandas, kas uzvarējušas Latvijas reģionos un visos reģionālajos pusfinālos. Kurzemē, Zemgalē, Vidzemē, Latgalē, Rīgas reģionā un Rīgas pilsētā. Un šodien cīnās par uzvaru konkursa galveno balvu ceļojumu uz Tunisiju. Mēs tagad varam turpināt veikt konkursa pirmo uzdevumu. Cik bieži mēs par ikdienišķām lietām domājam kā par fizikas procesiem? Kā to saredzēt? Kāpēc reizēm vērts iedomāties par to, ka nekas nenotiek pats no sevis, bet tā ir lietu likumsakarība? Uzmanību! Pirmā uzdevuma 3. jautājums. Jautājums šāds. Zinātnē ļoti bieži ir tā, ka atklājumi veido tādus kā tandēmus. Vienam atklājumam tūlīt seko otrs. Kuru zinātnieku atklājumu rezultātā tika izskaidrota demonstrētā parādība? Hansa Kristiāna Ersteda un Andreja Marija Ampēra, Alessandro Voltas un Maikla Faradeja, vai Tomasa Alvas Edisona un Nikolā Teslas? Elektromagnētisms ir parādību kopums, kurās izpaužas vielas elektrisko un magnētisko īpašību sakars. Elektriskais lauks izraisa elektrības nesēju kustību. Tā savukārt izraisa magnētisko lauku. Elektriskie un magnētiskie lauki ar vienādu zīmi atgrūžas, ar pretēju zīmi pievelkas. Tā dalībnieku laiks ir beidzies. Visas komandas ir izdarījušas savu izvēli.
Tad atbalsts un aplausi visiem dalībniekiem. Paldies! Pirmā uzdevuma 4. jautājums. Pirms tam video eksperiments. Jautājums ir šāds. Demonstrētās parādības, protams, bez gaismas diodēm, līdz kurām bija jāgaida vēl 150 gadi, pirmatklājējs ir Maikls Faradejs. Bet kādam citam izgudrojumam meklējami pirmssākumi Faradeja atklājumā. Atbilžu varianti. Elektriskās spuldzītes, elektromotora vai elektroģeneratora. Maikls Faradejs pierādīja, ka laižot strāvu caur stiepli, kas uztīta uz dzelzs serdes, dzelzs pārvēršas par magnētu. Izņēmis serdi, Faradejs konstatēja, ka stieples spirāles magnētiskās īpašības nav mainījušās. Tam sekoja eksperimenti, kuri vainagojās ar elektromagnētiskās indukcijas atklāšanu, un tā ir gan transformatoru, gan ģeneratoru darbības pamatā. Paldies, komandas ir atbildējušas. Un no 5. jautājums. Demonstrētais efekts bija par pamatu daudziem izgudrojumiem un ierīču patentiem, kurās no 3 ierīcēm tika izmantots demonstrētais princips. Elektromagnētiskajā āmurā un elektromagnētiskajā lielgabalā, tikai elektromagnētiskajā lielgabalā vai visās? Šo principu izmanto piemēram magnētiskās levitācijas vilcieniem, kas pārvietojas ar vidējo ātrumu 250 km/h. Vilcienu centimetra augstumā virs sliedēm notur spēcīgi elektromagnēti. Maņstrāva vadsliedes tinumos plūst tā, ka izveidojas daudzi magnetizēti posmi, pārmaiņus ar pretēju polaritāti. Tāds pat princips darbojas arī pašā vilcienā, un tas vienlaikus tiek grūsts uz augšu un vilkts uz priekšu. Bet nu, pienāca laiks pirmā uzdevuma pēdējiem jautājumam. Tajā mūs ievedīs grupas Persolists un viens no konkursa Eksperiments TV fināla vadītājiem 2010. gadā – Ralfs Eilants. Eksperimentā demonstrētais efekts bija par pamatu daudziem izgudrojumiem un ierīču patentiem. Kuras no ierīcēm darbības pamatā ir demonstrētais efekts? Elektromagnētisko viļņu pārraidē ar radio, transformatora vai elektromagnēta? Transformatora darbība pamatojas uz elektromagnētiskās indukcijas parādību, kad vienam no tinumiem pieslēdz ārēju sprieguma avotu, caur šo tinumu plūstošā maņstrāva rada magnētvadā mainīgu magnētisko plūsmu. Un tā aplausi dalībniekiem. Pirmais uzdevums ir noslēdzies un pēdējais jautājums ir atbildēts. Vislielākā nozīme transformatoriem ir elektrotīklos, kur tos izmanto strāvas pārveidošanai, lai varētu pārvadīt elektroenerģiju lielos attālumos ar iespējami mazākiem zaudējumiem. Ar šīm atbildēm uz 6. jautājumu ir beidzies gan pirmais uzdevums, gan viens svarīgs elektroenerģijas atklājumu un izgudrojumu posms. Kāds ir tā rezumējums attiecībā uz komandu panākumiem un cik katra komanda būs ieguvusi punktus, to jautāsim akciju sabiedrības Latvenergo izpētes un attīstības direktoram Mārim Balodim. Aplausīt!
Labdien, erudītākās un zinošākās Latvijas komandas. Labdien, skolotāji, zinātnieki un līdzjutēji. Pirmais jautājums bija ieskats vēsturē. Šie zinātniskie atklājumi senā pagātnē vairāku 100 gadu atpakaļ dod iespējas jauniem zinātniskiem atklājumiem, un tāpēc es novēlētu visām komandām būt zinātkāriem, rast jaunus izaicinājumus un izzināt tos. Un žūrija ir apkopojusi pirmā uzdevuma rezultātus, un rezultāti ir sekojoši. Latgales reģions 3 punkti, Rīgas reģions 4 punkti, Kurzemes reģiona komanda 4 punkti, Vidzemes reģions 3 punkti, Zemgales reģions 5 punkti un Rīgas pilsēta 4 punkti. Paldies skatītājiem, paldies dalībniekiem, žūrijai. Visi esam veiksmīgi uzsākuši finālu, spēlē eksperiments. Tagad gatavosimies otrajam uzdevumam, bet vēl līdz tam atminoties pirmo uzdevumu. Jūsu uzmanībai deja, kurā izmantotas LED spuldzītes, iespējams tās pašas, kuras var darbināt arī ar bioelektrību. To, kas rodama no kartupeļiem vai citroniem. Paldies Elzas Kronbergas deju studijai BAM par elektrisko deju. Ja lieliskais zinātnieks Tomas Alva Edisons, kuram piedara vairāk nekā 1000 izgudrojumu, bija savas mājas vārtus pievienojis ūdens pumpim, un katrs, kas viņa mājas vārtus atvēra pašam to nezinot, Edisona baseinā iepumpēja veselu galonu ūdens, tad es pilnībā ticu, ka šīs dejotāja LED lampiņas viņas pašas ar savu enerģisko kustēšanos veiksmīgi darbināja. Patika priekšnesums! Paldies, meitenes! Paldies deju studijai BAM! Mūsu komandām arī vajag tikai kāpināt savu kustēšanos, mobilizēt savu domāšanu, prātus un enerģiju. Jo pēc trešā jautājuma cīņu turpinās tikai 3 komandas. Labi, ka šobrīd būs tikai otrais uzdevums. Un uzmanību, uzdevums! Tas sastāvēs no vairākām daļām. Otrā uzdevuma pirmā daļa. Komandām tiek iedoti rekvizīti telegrāfa izgatavošanai. Tāpat tiek iedota schēma, pēc kuras parauga telegrāfu jāizgatavo. Komandas, kas patstāvīgi saslēgs telegrāfu, saņem 4 punktus par strādājošu telegrāfu. Vai komandas sapratušas uzdevumu un vai gatavas sākt? Dotas 3 minūtes. Šeit viens un tas nav otrs. Lai saliktu telegrāfu, nepieciešami 2 strāvas avoti, 2 slēdži, 2 dzīslu elektrības vads, kompass, spole, 4 savienojumu vadi ar tapiņām un 4 krokodīli konektoriem. Tāpat jāzina, kā darbojas Morzes ābece. Kamēr dalībnieki pilda uzdevumu pašrocīgi izgatavo telegrāfu, jums skatītāji var pastāstīt, ka telegrāfs tulkojumā no sengrieķu valodas nozīmē tālu rakstīt, un tā ir sistēma, ar kuru pārraidīt ziņojumus ar īpašu kodu palīdzību. Pat labam dalībniekiem jāsaliek telegrāfs, izmantojot doto schēmu. Taču pirmais mēģinājums radīt telegrāfu bija ārkārtīgi sarežģīts, jo katram alfabēta burtam bija 1 vads. 1832. gadā Pāvels Šilings izgudroja elektromagnētisko telegrāfu, bet gadu vēlāk Vācijā tika radīts jau praktiski izmantojams telegrāfs. Pirmo līniju atklāja ASV un tā savienoja Baltimoru un Vašingtonu, bet 1871. gadā telegrāfa sakari vienoja Maskavu un 12,000 km attālumā esošo Vladivostoku. 5, 3, 2, 1. Laiks ir beidzies. Otrajā uzdevuma daļā aicināšu
komandu mentorus doties pie sava reģiona komandas, lai pirmkārt palīdzētu pareizi salikt telegrāfu un konsultēt par uzdevuma otrās daļas izpildi. Otrkārt, lai palīdzētu izprast Morzes koda padošanas signālu ar pašu izgatavoto telegrāfu. Un tagad palīdzība no zāles. Komandas saņem mentoru padomus, kā labāk nodot informāciju, izmantojot Morzes kodu ābeci un pašdarināto telegrāfu. Radiotelegrāfisti telegrammas kodētas Morzes ābecē uztvēra ar dzirdi. Cilvēka dzirde spēj sadzirdēt precīzi raidītas zīmes pat tad, kad apkārt ir liels troksnis. Tieši tādēļ Morzes kodu izmantoja vēl pagājušā gadsimta 80. gados militārajām vajadzībām. Šodien mēs ziņas sūtām izmantojot mobīlos tālruņus un elektrisko pastu, taču vēl pagājušajā gadsimtā telegrāfs bija ātrākais informācijas nosūtīšanas veids. Nospiež labo, piemēram, pagriežas labāk. Nospiež labo, nospiež. Tad, piemēram, šitais būs punktiņš, un tā būs svītriņa. Tagad jau redzēs tad svītriņa, ja baltais te punktiņš. Īso, uzspied īso. Jā. Un tā tad laiks konsultācijai ar mentoriem ir noslēdzies. Un nu ir pienācis laiks otrā uzdevuma trešajai noslēdzošajai daļai. Ar šo izveidoto telegrāfu būs jāraida vārdi ar Morzes koda palīdzību. Komanda jau šobrīd ir sadalījusies divās daļās. Viena daļa saņem Morzes kodu un lapu, kur būs jāpieraksta raidītais kods. Otra komandas daļa raida saviem komandas biedriem koda signālus, lai atminētu pēc iespējas vairāk vārdu. Uzmanību, gatavību, aiziet! Morzes kods ir metode, ar kuru pārraida burtus, ciparus un pieturzīmes, izmantojot speciālas garu un īsu signālu sekvences, jeb tā saucamās svītras un punktus. Piemēram, burts A tiek pārraidīts kā 1 punkts un 1 svītra, burts E kā 1 punkts. Saliekot telegrāfu, fināla komandas pašas varēja izlemt, uz kuru pusi pagriezta kompasa adata ir punkts, bet uz kuru svītra, un kā saprast, kad sākas jauns vārds, piemēram, ieturot 5 sekundžu pauzi. Viena komandas daļa, jeb raidītāji, ar slēdžu palīdzību maina strāvas plūšanas virzienu no vienas puses uz otru, un attiecīgi mainās arī kompasa adatas virziens. Tātad tiek pārraidīts punkts vai svītra pēc Morzes koda. Savukārt otra komandas daļa, jeb uztvērēji, nolasa signālu un atšifrē vārdu. Komandām ar mentoru palīdzību izdevies salikt telegrāfus, un nu viņiem atliek pārraidīt vārdus. Latgales reģiona komandai jāpārraida vats, volts, inerce. Rīgas reģiona komandai jāpārraida vārdi ātoms, berze, svira. Kurzemes reģiona komandai jāspēj atšifrēt vārdi alfa, viela, saule. Vidzemes reģiona izaicinājums ir vārdi zeme, periods, jone. Zemgales pārstāvjiem jāpārraida vārdi lupa, litrs, vats. Bet Rīgas komandai jāspēj atšifrēt vārdi pols, svins, metrs. Visu komandu vārdiem ir vienāds pārraidāmo zīmju skaits. Paldies komandām, atbalstītāji! Uzgavilēsim un atbalstīsim mūsu dalībniekus. Uzdevums nebija no vienkāršajiem. Es atkal atgādinu, ka jau pēc nākamā uzdevuma 3 komandas, kurām būs mazākais punktu skaits, no turpmākās dalības finālā būs spiestas izstāties. Tāpēc tagad uzmanību otrā uzdevuma rezultāti. Aicinu tos nosaukt Rīgas Tehniskās universitātes pārstāvi Anci Avotiņu. Uzdevums izrādījās sarežģītāks nekā gaidījām. Paldies Dievam, eksperiments ir beidzies. Bet, ja tā pa nopietno runā, protams, tad praktiskas lietas vienmēr palīdz labāk apgūt to teoriju. Un tā kā tas uzdevums sastāv no 2 daļām, tātad, ka pirmajā bija jāsaslēdz pareizi šī schēma, diemžēl īsti pareizi schēmu nesaslēdz neviena komanda. Tad mēs tomēr visām komandām piešķīrām 0 punktus par to. Bijām ļoti bargi. Savukārt pa otro daļu, tātad, kur bija jākodē un jāatmin vārdi, Morzes ābece, kas arī viens no ļoti sarežģītiem uzdevumiem bija faktiski. Un
arī agrāk vesels tāds speciāls arots tas bija. Nu, tad skatīsimies, kā komandām veicās ar otrās daļas realizāciju. Latgales reģions, nu, diemžēl neatkodēja nevienu vārdu. Rīgas reģions, diemžēl arī nevienu. Kurzemes reģions atminēja vienu vārdu. Vidzemes reģions, 0 vārdi. Zemgales reģions atminēja visus 3. Rīgas pilsēta atminēja 1. Paldies žūrijai! Paldies par atbildēm un iespējams arī par atklājumiem. Bet komandām tagad ir jākoncentrēs un jāsameklē apslēptas rezerves. tikai doma viena, kā nesabojāt. Tik labi iesākušos dienu, vienmēr pie horizonta. Kāsam kaut kas nepatīk, bet tikai tu māki uzklausīt. Kā vienas monētas, divas puses tu un es, kā divas pasaules zem vienas debes, to nenotērēt, kaut pērkamā tik daudz, kamēr mums abiem uz vienas monētas būtu ļauts. Tu vienīgā vari būt mūsu monētas otrā puse. Tu vienīgā esi blakus tik tuvu, kad divās pusē. Tu vienīgā neprasi neko. Vien visu kopā piedzīvot. Un nevajag daudz, mums abi pietiek ar vienu monētu vērtāku par pasauli visu to nenotērēt, kaut pērkamā tik daudz, kamēr mums abiem uz vienas monētas būtu ļauts. Kā vienas monētas, divas puses tu un es, kā divas pasaules zem vienas debes, to nenotērēt, kaut pērkamā tik daudz, kamēr mums abiem uz vienas monētas būtu ļauts. Vienīgā vari būt mūsu monētas otrā puse. Vienīgā esi blakus tik tuvu, kad divās pusē. Tu vienīgā neprasi neko. Vien visu kopā piedzīvot. Tu vienīgā vari būt mūsu monētas otrā puse. Tu vienīgā kad divās pusē. Vienīgā vari būt mūsu monētas otrā pusē. Un nevajag daudz, mums abiem pietiek ar vienu monētu vērtāku par pasauli visu to nenotērēt, pat pērkamā tik daudz, kamēr mums abiem uz vienas monētas būtu ļauts. Uz vienas monētas būtu ļauts. Vienīgā vari būt mūsu monētas otrā pusē. Vienīgā. Esam atgriežusies LNT studijā, kur notiek 19. koncerna Latvenergo rīkotais skolēnu erudīcijas konkursa eksperiments ar stilīgu devīzi Zināt ir
Stilīgi! Mūsu spēles noteikumi visiem ir vienādi, un jau pēc nākamās 3. kārtas fināla uzvarētāja pretendentu skaits būs palicis uz pusi mazāks. Šobrīd fināla spēles laukumā joprojām 6 labākās Latvijas komandas, kas sacenšas par jauniešu erudīcijas čempionu titulu, kā arī par lielākām un mazākām balvām no Latvenergo un citiem konkursu atbalstītājiem. Mācību portāls par fiziku Fizmix. Rīgas Tehniskā universitāte un tās studentu pašpārvalde. Žurnāls zinātkāriem lasītājiem Uzzini. Latvijas populārākais ziņu portāls Delfi. Skolēnu un studentu kārte Aisik. Graudu pārstrādes uzņēmums Dobeles Dzirnavnieks. Izglītības uzņēmums Lielvārds. Kā arī Forum Cinemas, Skrīveru saldumi, turisma aģentūra Latvija Tūrs un Hesburger. Bet lielākā no balvām, protams, Latvenergo koncerna konkursa galvenā balva – komandas uzvarētājas ceļojums uz Tunisiju. Aplausi! Viss šajā spēlē ir loģisks un pamatots. Pat redzētais unikālais priekšnesums ar ūdeni glāzēs ir tieši tāds pats. Tā bija Emīla Manguļa dziesma Monēta, ko dziedāja Emīls Manguls un uz glāzēm spēlēja Linda Mangulē. Paldies jums! Kāda tai saistība ar fiziku un elektroenerģiju? Atbildu. Tā sakarā mūsu komandas devās uz enerģētikas muzeju Andrejsalā, lai pirmkārt iepazītos ar hidroelektrostaciju darbības principiem un otrkārt, lai veiktu šo trešo uzdevumu, ko sagatavojas konkursa partneris portāls Fizmix. Komandas būvēja pašas savu hidroelektrostaciju jeb ūdens ratu. Uz galda jums ir darba lapas, tur būs apraksts, jūs varēsiet precīzi izlasīt, bet visus pārējos materiālus, kas jums ir uz galda, jūs varat izmantot. Jums būs dots 15 minūtes ūdens ratu izveidei no dotajiem materiāliem. Hidroelektrostacija ir elektrostacija, kur par enerģijas avotu izmanto ūdens plūsmas enerģiju. Latvijā vecākais ir ķeguma HES. Tās spiediena augstums ir 14 metri, bet HES ūdenskrātuves tilpums 168 miljoni kubikmetru. Sākam! Šodien visas komandas cenšas uzbūvēt savu mini-HES, jeb ūdensratu, ar kura palīdzību, lejot ūdeni caur piltuvi, iespējams saražot elektrību. Komandas pašas var izlemt, cik lielā attālumā viena no otras likt rata sastāvdaļas. Labāko rezultātu iegūs tā komanda, kura saražos visvairāk elektroenerģijas. Pārējās komandas iegūs punktus proporcionāli saražotās elektroenerģijas daudzumam. Saražotās elektroenerģijas daudzums būs atkarīgs no attīstītās jaudas un laika reizinājuma. Komandas var izvēlēties liet ūdeni straujāk, iegūstot lielāku jaudu, taču tad elektroenerģija tiks ražota īsāku laiku, vai arī darīt to lēnāk, attīstot mazāku jaudu. Ūdens plūsma būs atkarīga arī no izvēlētās piltuves un tās novietojuma. Tātad svarīgi, kā uzkonstruēts ūdensrats, kura piltuve izvēlēta, kā tā nolikta un kā tiek liets ūdens. Laiks ir beidzies! Paceliet lūdzu savus ūdensratas gaisā. Un visus pārējos materiālus, kas ir uz galda, un tā skaitā ūdensratu šobrīd no šī brīža jūs vairs nevarat uzlabot. Pirmie savu ūdensratu griezīs fotona dalībnieki. Viņi var izvēlēties, kuru piltuvi izmantot un cik augstu to novietot, lai iegūtu maksimālu elektroenerģijas daudzumu. Viņi sāk piesardzīgi, izvēloties lielo piltuvi, taču tik lēni lejot ūdeni varbūt tomēr piemērotāka būtu bijusi mazā piltuve, jo daļa ūdens nemaz nenonāk ūdensratā. Fotona rezultāts – maksimālā attīstītā jauda 5 mW, bet saražotais enerģijas daudzums – 30,5 mJ. Otrie savu veiksmi izmēģina komanda Mezone. Viņi izvēlas mazo piltuvi. Ūdens tiek liets ļoti lēni. Maksimāli attīstītā jauda ir tikai 3 mW, bet saražotais enerģijas daudzums 27,9 mJ. Nākamie ūdensratu darbina melnās pantēras. Viņi izvēlējušies lielo piltuvi, bet izskatās, ka tā nav pareizi izvēlēta un novietota. Maksimāli attīstītā jauda ir 3 mW, bet saražotā enerģija 6,4 mJ. Laiks Epsilonam 7. Komanda izvēlas mazo piltuvi. Viņi ūdeni lej lēnām, taču beigās strauji ielej visu piltuvē un attīsta pārliecinoši lielāko jaudu – 13 mW un saražo 66 mJ.
Jolo 6 ir nākamie, kuri griezīs ūdensrātu. Viņi izvēlas mazo piltuvi, lai ūdeni lēnām un sasniedz šobrīd vismazāko maksimālo jaudu – 2 mW. Taču ilgās liešanas laikā viņiem izdevies saražot 20,4 mJ enerģijas. Un visbeidzot satelīti. Izvēlēta mazā piltuve, jauns pieejams. Satelīti izmantojot zīmuli, rūpīgi novieto piltuvi virs ūdensrāta. Viņiem izdodas attīstīt jaudu 12 mW, kas ir par 1 mW mazāk nekā līdzšinējiem līderiem. Tomēr saražotā enerģija ir aptuveni 1,5 reizi lielāka nekā Epsilonam 7 – 103,7 mJ. No Enerģētikas muzeja Andrejsalā esam atpakaļ LNT studijā, un to, kā komandām veicās uzdevumā, pagaidām zina tikai žūrija. Aplauds visiem dalībniekiem! Cīņa tikai turpinās! Tagad studijas papildu uzdevums, kas kādai komandai var dot iespējams tik ļoti nepieciešamo 1 punktu. Papildu uzdevuma būtība ir šāda. Komandām ir jānosauc maksimāli daudz enerģijas avotu elektroenerģijas iegūšanai. Tas notiek šādi. Pēc starta signāla, ko došu es, komandas pieraksta maksimāli daudz atbilžu variantus uz dotajām lapām. Kad tas izdarīs, nospiež uz lielvārds pultīm uzrakstīto variantu skaita ciparu. Kura komanda ātrāk nospiedusi lielāko ciparu, tā drīkst nosaukt visas atbildes. Ja viss pareizi, saņem 1 punktu. Ja kaut viens variants nav pareizs, komandai 0 punktu un arī pārējām komandām atbildēt vairs nebūs iespēja. Tātad visu vai neko. Uzmanība jautājums. Kādi enerģijas avoti tiek izmantoti elektroenerģijas iegūšanai? Sākām! Pagaidi, nu davai, mums ir jālēnam pretī. Aizspiežam, kā mēs nepārējām. Sīrakšķi 8. Komandas, jums ir atlikusi 25 sekundes. Jums ir jāpaspēj reģistrēt savus rezultātus, līdz laiks ir beidzies. Pēc tam rezultāts netiks pieņemts. Nebija šitā laika posmā, kad jāieliekas. Ir aizsūtīts viss. Tāpēc, ka nē, viņš teica. Un laiks ir pagājis, un lūkšu komandu, kura atbildēs visātrāk, nosaukt visus savus atbilžu variantus, kā arī aicināšu komandas mentoru, kura nosaukus vairāk enerģijas avotu, komentēt un papildināt ar trūkstošiem variantiem. Un tātad Rīga un komanda Satelīti izrādīsies ātrākā, tāpēc palūkšu Rīgas komandas mentoru nākt pie savas komandas un, ja vajadzīgs, papildināt arī šos enerģijas avotus. Tātad vējš, saule, ūdens, tas ir to iegūs Hesos, paisums un bēgums, ja plūdmaiņa, straumes, siltumi, biomasa, siltums, piemēram, dedzinot kaut kādas, kaut ko tecos, piemēram, ģeotermāla enerģija un arī ātoma enerģija, jeb kodola enerģija. Viss. Tātad šie bija visi jūsu varianti, un palūksim mentoru tad nokomentēt, kādi vēl varianti netika minēti. Man jau liekas, ka gandrīz visi iespējamie varianti tika minēti, tā kā man ir ļoti liels prieks par komandu, kuru man ir šodien tas gods un prieks atbalstīt. Vēl iespējams varētu pieminēt viļņu enerģiju, bet šeit dažas no viņām varētu arī šādi interpretēt. Paisums un bēgums arī ir, bet vēl ir atsevišķi tieši no viļņiem. Tā kā es gribu apsveikt savu komandu. Paldies Rīgai un Satelītiem. Satelīti iegūst papildus punktu šajā 3. uzdevumā. Paldies mentoram. Ar šīm papildu jautājuma atbildēm ir beidzies 3. dažām komandām izšķirošais jautājums. Kādi komandu panākumi tajā, cik katra komanda ir ieguvusi punktus? Mēs aicināšu šobrīd akciju sabiedrības Latvenergo valdes locekli Māri Kuņīcki izstāstīt par šī brīža rezultātiem. Labdien, godājumie finālisti, līdzjutēji, mentori.
Šis trešais uzdevums tiešām bija interesants un ļoti sasaistīts ar mūsu ikdienas darbu. Un man ir liels prieks, ka visām komandām izdevās uzkonstruēt turbīnu, un turbīna arī veiksmīgi strādāja. Tad visas turbīnas saražoja kaut kādu daudzumu elektroenerģijas, un līdz ar to ir arī sarindojušās komandas atbilstoši saņemtiem punktiem. Jāsaka, ka šajā uzdevumā vislabāk veicās Rīgas komandai Satelīti, kā arī papildu uzdevumā viņi saņēma 1 punktu. Nu, tad, ņemot vērā to, ka visām komandām izdevās veiksmīgi uzkonstruēt HES turbīnu, es redzu nākotnē, ka arī nākotnē mums būs zinoši speciālisti, kas varēs nākt un strādāt pie mums Latvenergo spēkstacijās. Komentējot kopējos rezultātus, kopvērtējumā pēc 3 uzdevumiem Latgales reģions ir ieguvis 6 punktus, Rīgas reģions ir ieguvis 7 punktus, Kurzemes reģions ir ieguvis 6 punktus, Vidzemes reģions ir ieguvis 9 punktus, Zemgales reģions ir ieguvis 13 punktus un Rīgas pilsēta ir ieguvusi 16 punktus. Tātad apsveicu Vidzemes reģionu komandu Epsilon 7, Zemgales reģionu komandu Jolo 6 un Rīgas pilsētas komandu Satelīti ar iekļūšanu nākošajā kārtā. Un paldies par piedalīšanos tiem, kas šobrīd cīņu atstāja. Paldies! Un vēlreiz skaļi aplausi šiem dalībniekiem no 176 komandām. Šīs 3 komandas arī bija izrādījušās spēcīgākās savos reģionos un nokļuvušas līdz finālam spēlē Eksperiments. Visām komandām, kuras šobrīd, diemžēl, izstājas no spēles, balvās Latvenergo spēcbalvas, medaļas, Dobeles dzirnevnieka produkti, skrīveru saldumi, Fórum Cinemas biļetes, Hesburger dāvanu kartes un, protams, ziedi skolotājiem. Un vēlreiz skaļi aplausi visiem finālistiem, kuri šobrīd spēli ir beiguši, bet tas nenozīmē, ka mazāk laimīgi, jo patiešām cīnījās godam. Un paši dalībnieki jau var pacelt roku augšā un uzgavēlēja paši sev. Paldies par dalību Eksperiments 2014 finālā. Vislabākās zāles pret nogurumu vai skumjām ir kustība. Esmu pats pārbaudījis, tāda ar brīvu un laimīgi nogurušu. Tādēļ, lai mums visiem par prieku dejo un trikus rāda apvienība Parkour Show! Bet, nu, konkursa Eksperiments fināla otrā kārta. Tajā vairs tikai 3 komandas un vairs tikai 2 uzdevumi. Un pēc tiem mēs jau zināsim, uz kuru Latvijas vietu aizceļos čempionu kauss. Bet šī Latvijas karte studijā nav parādījusies tāpēc, lai mēs redzētu, kur dzīvo nākamie uzvarētāji.
Karte mums nepieciešama nākamajam 4. uzdevumam, kas būs stipri mūsdienīgs. Mēs taču bieži ikdienā izmantojam navigācijas iekārtas. Visbiežāk šķiet tās, kas mobīlo telefonu aplikācijās. Ne tikai braucot ekskursijās, bet arī skrienot rīta krosiņus un spēlējot geocachingu. Šeit studijā tātad atrodas Latvijas karte un 3 satelīti. Iedomāsimies, ka konkrētajā punktā atrodas Misters X, piemēram es, ar mobilo telefonu un cenšas uztvert GPS signālu. Komandas uzdevums. Komandu uzdevums ir pēc uzdevumu lapā dotajiem lielumiem aprēķināt un noteikt konkrētu savu punkta atrašanās vietu Latvijas kartē un atzīmēt to šajā kartes maketā. Jums jādomā par Latvijai nozīmīgu dabas objektu, zinātnisku objektu vai kādu no uzņēmuma Latvenergo objektiem. Ar dotajiem rādītājiem pietiek, lai izrēķinātu un izmērītu, kurā Latvijas vietā dotie punkti atrodas. Ja zināms, cik ilgā laikā GPS signāls no katra satelīta nonāk līdz punktam, kas jāatrod. Vispirms komanda veic aprēķinus, tad 2 dalībnieki meklē un atzīmē punktu uz šīs kartes, izmantojot mērlenti, auklas un saspraudes auklas garuma atzīmēšanai. Jums tiks dots papīra aplis, ar to ir jāatzīmē punkts uz kartes. Tiks ņemts vērā arī, kādā secībā komandas izpilda uzdevumu. To piefiksēs žūrija. Un par punktiem runājot, maksimālais šajā uzdevumā ir 10 punkti. Par ātrāko un precīzāko koordināšu noteikšanu 8 punkti. Ja nosauksiet arī pašu objektu, kas atrodas vietā, tad plus 2 punkti. Tātad lūdzu nākam izlozēt lapas komandu kapteiņi. Komandas, vai esat gatavi? Izloze ir veikta, jums ir 2 minūtes, lai iepazītos ar uzdevumu. Aiziet! Globālā pozicionēšanas sistēma, jeb GPS, ir ASV pavadoņu navigācijas sistēma. Navigācijas pavadoņi pārraida radiosignālus, kurus uztver GPS uztvērēji, lai noteiktu objekta atrašanās vietu, pārvietošanās ātrumu un virzienu. GPS sākotnēji bija paredzēta militāriem mērķiem, bet šodien to var izmantot jebkurš ar vietālruņa palīdzību. Tā 2 minūtes ir pagājušas, komandas ir apspriedušās un iepazinušās ar uzdevuma izpildes kārtību. Tātad jums šobrīd tiks dotas 7 minūtes laika, lai tiktu galā ar šo āķīgo jautājumu. Uzmanību, gatavību, aiziet! Objektu atrašanai komandām ir jāliek lietā savas zināšanas par GPS darbības principiem. Ir zināms laiks, kurā GPS signāls no satelītiem nonāk līdz komandām nepieciešamajam punktam. Pirmie navigācijas eksperimenti ar pavadoņiem tika veikti 1967. gadā, bet 1974. gadā ASV pirmo reizi tika izmēģinātas tehnoloģijas, kas līdzīgas šodienas GPS sistēmai. No 1978. gada līdz 1985. gadam ASV zinātnieki kosmosā bija palaiduši jau 10 GPS pavadoņus, bet 1994. gadā orbītā tika ievadīts jau 24. pavadonis un GPS sistēma bija pilnībā pabeigta. Civilajām vajadzībām globālā pozicionēšanas sistēma ir pieejama kopš šī gadsimta sākuma. Komandu rīcībā ir 3 satelīti. Zināms laiks, kādā signāls no katra satelīta nonāk līdz nezināmajam punktam. Tāpat zināms arī radioviļņu izplatīšanās ātrums, jeb gaismas ātrums. Komandām jāzina formula, ka reizinot radioviļņu izplatīšanās ātrumu, jeb gaismas ātrumu ar laiku, komandas iegūst attālumu no katra satelīta līdz meklējamajam punktam. Attālums ir jādala ar maketa mērogu, tādējādi tiks iegūts reālais attālums dotajā maketā. Kad aprēķināts attālums no katra satelīta līdz nezināmajam punktam, dalībniekiem jādodas uz karti. Pie katra satelīta ir piestiprināta aukla. Komandām ar mērlenti jāizmēra izrēķinātais attālums un jāatzīmē katras auklas garums. Tad, kad tas izdarīts, visas 3 auklas ir jāsliek kopā un to krustpunktā atradīsies meklējamais punkts. Zemgales komanda mēģina atrast radiolokācijas centru Irbenē un šķiet, ka viņiem tas pat varētu izdoties. Varam pateikt priekšā, ka Vidzemes komanda meklē Latvenergo energoefektivitātes centru Jūrmalā. Tātad Vidzemes komanda Epsilon 7 jau ir nokāpuši no kartes. Rīgas komandas izaicinājums ir atrast Lubānas ezeru, lielāko ezeru Latvijā.
Vēl 20 sekundes. Un tā aplausi. Laiks beidzies komandām. Ceturtā uzdevuma galvenā daļa ir noslēgusies. Žūrija šobrīd izvērtē katras komandas sniegumu. Bet nu mums ir ceturtā uzdevuma galvenā daļa. Vai visi 3 punkti Latvijas kartē ir atrasti? Ir atrasti. Tagad jums būs iespēja iegūt papildu punktus. Un tā komandas jums būs jānosauc, kādi objekti jums bija jāatbild kartē. Skatāmies un klausāmies, kāda rakstura objekts jums bija jāatrod. Sāksim ar komandu no Vidzemes, Epsilons 7. Jā, tā tad, diemžēl steigas laikā mēs ielikām mūsu atzīmi nedaudz nepareizā vietā. Pareizāk tā būtu Rīga. Pēc mūsu sprieduma Rīgā atrodas termoelektrostacijas. Termoelektrocentri, 1. un 2. Paldies komandai no Vidzemes. Epsilons 7. Aplausi viņiem. Tālāk Zemgale. Lūdzu, jūsu atbildi. Kāds objekts jums bija jāatrod? Mums liekas, ka tas bija vēja parks. Jā. Žūrija piefiksēs jūsu atbilžu variantu. Un Rīga, komanda Satelīti. Lūdzu, kādu objektu jūs meklējāt? Mēs atradām Viļānus kā pilsētu, un tur varētu būt kaut kāds zinātniskais centrs Latvenergo. Paldies visām komandām par pareizām vai nepareizām atbildēm. To mēs noskaidrosim no žūrijas jau tūlīt pat. Kāda ir komandu rezultāti šajā 4. uzdevumā? Lūkšu uzdevumu komentēt un punktus nosaukt konkursa konsultantam un skolotājam Raitim Streičam. Lūdzu, Raiti. Pirmkārt, man jūs ir jābēdina. Mobilais telefons, tās darbības, ko jūs tur veicāt, dara daudz ātrāk. Bet tas ir absolūti mazsvarīgi. Jo šajā gadījumā svarīgākais bija princips. Principiāli saprast, kā atrast vietu un pēc tam precīzi nomērīt. Punkts 1. Jūs visi gan tikpat kā esat pilnīgi perfekti teorētiķi. Jo teorētiski jūs aprēķinājat rezultātus ļoti precīzi. Taču Epsilons ir arī absolūti perfekti praktiķi, jo viņi punktu uzlika tā kā naglai uz galvas, pie tam ar tādu kārtīgu sitienu. Lūk, bet Epsilon. Jūs nenoticējāt savai precizitātei, tāpēc mēģinājāt atrast punktu Rīgā, lai gan patiesībā jums bija jāmeklē energoefektivitātes centrs Jūrmalā. Pārējās komandas bišķiņ tomēr nobīdījās nedaudz no Lubānas ezera un iekrita Viļānos, un otra komanda nedaudz nobīdījās no Irbenes, kur atrodas radiolokators, mūsu lielais un precīzais. Lūk, tāpēc komandu iegūtie punkti 4. uzdevumā ir sekojoši. 8 punktus saņem Epsilons 7, 6 punktus saņem Jolo 6 un 4 punktus saņem Satelīti. Paldies komandām, paldies žūrijai, paldies Raitim Streičam. Nu re, zināt ir stilīgi. Vai jūs zināt to, ka pētot Google Earth fotogrāfijas, uz kurām redzami, piemēram, savvaļas brieži, bāri tālajos ziemeļos, var redzēt, ka tie pārvietojas parasti izkārtojas virzienā ziemeļa dienvidi, respektīvi visa pulka galvas ir pavērstas vai nu uz ziemeļiem, vai nu uz dienvidiem. Tas pierāda to, ka šie dzīvnieki jūt zemes magnētiskā spēka darbības līnijas. Bet mūsu nākamais uzdevums arī ir saistīts ar skatu tālumā, tikai pretējā virzienā, nevis no Google Earth satelīta uz Zemi, bet gan virzienā no Zemes uz debesīm. Tas būs saistīts ar teleskopiem, bet kamēr studijā mēģināsim ienest kaut ko līdzīgu Irbenes radiolokatoram, tikmēr mums šeit pauze. Pēc brīža turpinām spēle eksperimentus.
and no solution to find. You held me tightly, calling me your Aphrodite. We had this time, spending outer space. Now everything's erased, but one thing just in case. I don't throw out to treat your favorite lace. The betrayal is so sore, and I am sick of feeling poor. So you can leave my love bleeding while you still hear my heart beating. I'm strong enough to ignore you pushing me through the door, and I don't need you anymore. Someone asks what's going on, so you can leave my love bleeding while you still hear my heart beating. I'm strong enough to ignore you pushing me through the door, and I don't need you anymore. Mēs atkal esam LMT studijā, kur tūlīt sāksies izšķirošie notikumi Latvijas Energo jauniešu erudīcijas konkursā Eksperiments 2014. Pirms reklāmas pauzes teicu, ka mēģināsim ienest studijā teleskopu, lai palūkotos uz zvaigznēm. Ienest īstu teleskopu neizdevās, bet vienu jaunu spožu zvaigzni gan. Aplausi dziedātāji Aminatai Savadogo! Paldies, Aminatā! Bet studijā parādījušies arī 3 teleskopiem līdzīgi priekšmeti, un tie ir ar konkursa pēdējo un izšķirošo uzdevumu saistīti priekšmeti. Un patiešām līdz šim brīdim visām komandām ir diezgan līdzīgs punktu skaits, tāpēc šis būs izšķirošs uzdevums. Pirms tā vien atgādināšu, ka Latvijas Energo koncernam šī gada konkursa organizēšanā palīdzējuši arī vairāki draugi. Aplausi mācību portālam par fiziku Fizmiks, Rīgas Tehniskajai universitātei un tās studentu pašpārvaldei, žurnālam zinātkāriem lasītājiem Uzzini, Latvijas populārākajiem ziņu portālam Delfi, skolēnu un studentu kārtē AISIK, graudu pārstrādes uzņēmumam Dobeles Zirnavnieks, izglītības uzņēmumam Lielvārds, kā arī Forum Cinemas, Skrīveru saldumiem, turisma aģentūrai Latvija Tours un Hesburger. Paldies visiem atbalstītājiem! Šajā konkursā piedalās talantīgi jaunieši, erudīti, zinoši un aktīvi, un esmu pārliecināts, ka pēc dažiem gadiem visā pasaulē būs lasāms par kāda eksperiments bijušā dalībnieka nozīmīgu izgudrojumu. Esat gatavi 5. uzdevumam? Vispirms vēstures fakti.
Teleskops tā visdziļākajā būtībā ir astronomijas galvenais instruments. Tā darbības princips ir tāds, ka teleskopa objektīvs savāc gaismu un izveido objekta attēlu, bet okulārs to palielina un padara ērti aplūkojumu. Objektīvu un okulāru novieto tā, lai to fokusi sakristu. Teleskopa fokusā stari krustojas. Vēl nepārāk sen pētījumiem izmantoja tikai optiskos teleskopus, kas uztver redzamo gaismu. Novērojumi dažādos starojuma diapazonos, kas sākās aptuveni 20. gadsimta vidū, burtiski atvēra astronomiem acis, ļaujot iepazīt kosmosu visā tā daudzveidībā. Mūsdienu teleskopi pēta dažādu starojumu, kas nāk no kosmosa – gaismu, siltumu, radioviļņus, ultravioleto starojumu, rentgena starojumu un gamma starojumu. Šodien astronomiskie novērojumi tiek koncentrēti gan virszemes observatorijās, gan arī orbitālajās observatorijās, no kurām populārākā un arī dārgākā pasaulē ir Hubble kosmiskais teleskops. Bet mūsu 3 labāko komandu uzdevums ir tepat studijā praktiski pārbaudīt teleskopa galvenos darbības principus. Un lūk uzdevums. Katrai komandai uzdevuma izpildē ir piešķirti 2 ieliekti spoguļi. Viens gaismas un siltuma aizvadīšanai no kvēlspuldes, bet otrs līdzīgi kā teleskopam uztveršanai. Taču atšķirībā no teleskopa komandām uztvertā gaisma nebūs jāpārvērš attēlā, bet gan jāizmanto alumīnija ķermeņa sasildīšanai. Jūsu uzdevums ir sasildīt alumīnija taisnstūra paralēlskaldni līdz pēc iespējas augstākai temperatūrai. Jūs drīkstat pārvietot spoguļus un statīvus pa galda virsmu, varat regulēt statīvu augstumus, taču nedrīkst pārvietot priekšmetus no viena galda uz otru. Lai uzlabotu sildīšanas efektivitāti, varat izmantot zīmuli un stikla trauku pēc saviem ieskatiem. Esiet radoši šajā uzdevumā. Un uzmanību, jums ir 220 vatu kvēlspuldze, un tā ļoti uzskars, tādēļ aicinu komandas apieties ar tām uzmanīgi. Komandas dalībnieki sadala pienākumus un veic uzdevumu pie 2 galdiem. Uzmanīgi iepazīstieties ar uzdevumu savā uzdevuma lapā, pirms sākat veikt uzdevumu. Un par punktiem. Maksimālais par uzdevumu iegūstamais punktu skaits ir 10. 10 punktus iegūs komanda, kura paralēlskaldni uzsildīs līdz visaugstākajai temperatūrai. Komandas, esat gatavas? Atbalstītāji, esat gatavi atbalstīt? Uzmanību, gatavību, aiziet! Tātad uzdevuma laikā komandas mēģinās novietot visus priekšmetus tā, lai atsvars siltu visstraujāk. Vislabāk tas izdosies tad, ja abu spoguļu galvenās optiskās asis sakritīs. Spoguļi būs vērsti viens pret otru. Un gan kvēlspuldze, gan atsvars atradīsies spoguļu fokusā. Fokusu komandas meklē eksperimentāli, un jo tas ātrāk un precīzāk būs izdevies, atsvaru varēs sasildīt līdz augstākai temperatūrai. Un šeit komandas, ja jūs pavērsīsieties nedaudz atpakaļ, jūs datorā varat redzēt sākotnējās temperatūras, kādas jūs esat sasnieguši. Zemgala 26,6 grādus, vidzeme 26,8 grādus. Atgādinu, ka šim uzdevumam bija dotas 10 minūtes laika. Dalībniekiem 10 minūšu laikā ir jāsasniedz visaugstākā temperatūra. Precīzi centrā šeit? Šītas te? Varbūt jāpagriež uz to pusi. Komandām ir jāveic šķietami vienkāršs uzdevums. Jāsasilda alumīnija taisnstūra paralēlskaldnis līdz pēc iespējas augstākai temperatūrai. To, kā mainās temperatūra, fiksē dators.
Lai veiktu uzdevumu, uz viena galda novietota 200 vatu kvēlspūdze, statīvā un sfērisks spogulis, bet uz otra galda tāds pats sfērisks spogulis un alumīnija taisnstūra paralēls kaldnis, kuram pievienots temperatūras sensors. Komandas drīkst pārvietot spoguļus un var regulēt to augstumu. Komandas var izmantot arī zīmuli un stikla trauku, lai iegūtu labāku rezultātu. Ja kvēlspūdze novieto spoguļa fokusā, kas ir īpašs punkts katram ieliektajam spogulim, liela daļa no spuldzes izstarotā siltumstarojuma nokļūst līdz otrajam spogulim. Noliekot alumīnija ķermeni otra spoguļa fokusā, siltumstaris strauji sāks to sildīt. Komandas labāka rezultāta sasniegšanai var izmantot stikla glāzītes un zīmuļus, jeb grafītu. Šobrīd Vidzemei 30,9, Rīgai 27,6 un Zemgalei 36,4. Vidzemes komandai veicas itin labi. Vidzemē 32,5, Rīgai 27,7, Zemgalei 37,7. Zemgales pārstāvi savu rezultātu vēl var krietni uzlabot. Uz alumīnija ķermeņa uzlikts stikla trauks atstaro ļoti mazu daļu siltumstarojuma, taču tas neļauj tik strauji ķermenim atzist, tāpēc temperatūra aug straujāk. Bet nokrāsojot alumīnija virsmu ar zīmuli, tā mazāk atstaro siltumstarojumu, tāpēc vairāk siltuma paliek alumīnija ķermenī. Rīgas pilsētas komanda ir izdomājusi, ka efektīvākais veids, kā strauji palielināt temperatūru, ir iekrāsot paralēli skaldni, bet viņiem neizdodas iegūt ievērojami augstāku temperatūru, jo ķermenis nav novietots fokusā. Pagaidām Rīgai 28, Vidzemē 33,9, Zemgalei 39,8. Šobrīd Vidzemei 34,1, Rīgai 28,3, Zemgalei 41. Vēl palikušas ir 2 minūtes. Vidzemē 34,4, Rīgai 28,4, Zemgalei 42,4. Komandas pusotra minūte, lai kaut ko mainītu, ja gadījumā jūsu temperatūra vēl nav sasniegusi vēlamo. Rīgai kaut kas ir jāpamaina, lai temperatūra augtu straujāk. Jo pagaidām Rīga atpaliek no pārējām komandām. Komandas viena no otras ir atraušās aptuveni ar 10 grādiem. Atbalstītāji uzgavilējiem komandām šajā spriedzes mirklī. Trīsdesmit sekundes. Un aplausi visām komandām, jo laiks ir noslēdzies, ieņemam vietas pie saviem galdiem. Laiks izvērtēt 5. uzdevumā paveikto. Vērtēšana notiek mērot temperatūru ar piestiprinātajiem sensoriem. Tā komanda, kurai atsvars uzsils līdz visaugstākajai temperatūrai, saņems visvairāk punktus. Kamēr žūrija apspriežas, es gribētu uzdot arī pāris jautājumus komandām. Vidzeme, kā jums šķita šis uzdevums? Salīdzinājumā ar pārējiem, iespējams, ka otrais uzdevums pat bija grūtāks mums vismaz. Taču šis uzdevums bija āķīgāks, manuprāt. Ik pa laikam sauc temperatūru. Kā jūs vērtējat savu sniegumu? Iespējams, noteikti vajadzēja tieši tā sekot tieši līdzi citiem kolēģiem, kas varbūt nav īpaši godīgi, bet tomēr varbūt atmaksātos. Jo, kā izrādījās ar stikla glāzīti virs kas tā bija platīna plāksnītes, alumīnija plāksnītes, šīs gabaliņš sils daudz vairāk. Paldies Vidzemei. Zemgale, kā jūs vērtējat šo uzdevumu un vai viss izdevās kā gribējāt? Nu, viņš bija interesants, bet arī sarežģīts. Bet jūsu rezultāts bija diezgan labs?
Nu, jā, gadījā. Bet kas bija tas, kas jums palīdzēja sasniegt tik augstu temperatūru? Fokus un, man tā liekas, tā stikla glāzīte, kas tas bija. Aha, bijāt labi nofokusējušies uz šo pēdējo noslēdzošo, izšķirošo uzdevumu. Nu, jā. Rīga satelīta komanda tāda nedaudz sašļukuši. Kas jums tur bija? Nu, šīs uzdevums laikam būs iegāzis, bet mēs cenšamies saglabāt optimismu un cenšamies uztvert visu viegli, jo mēs esam tik tālu tikuši. Un, Jūs redzējāt, kā bija novietojis šos teleskopus, šos spoguļus pārējās komandas. Kas jūsu gadījumā nebija pareizi? Nespējām beigās vairs atrast to fokusu. Kaut kas mums tur neaizgāja. Darbs ar milimetriem. Jā. Labi, paldies Rīgai un komandai Satelīti. Žūrija ir veikusi kontrolu mērījumus, un pēc brīža mēs zināsim arī rezultātus. Bet tikmēr vēl viens priekšnesums, kas tāpat saistīts ar astronomiju. Jums dzied jauna uzlēcošā zvaigznīte, kas jau paspējusi gūt arī starptautisku ievērību. Tā ir jaunā dziedātāja Paula Katrīna Dīringa. Aplausi! Paldies Paulai Katrīnai! Mācis! Par viņu jūs noteikti vēl dzirdēsiet arī turpmāk. Un ir noticis, ko mēs patiesībā jau bijām gaidījuši, ņemot vērā, ka visas šīs dienas komandas šajā finālā izrādījās tik spēcīgas. Divām komandām punktu skaits ir sakritis. Līdz ar to mēs bijām sagatavojuši papildu jautājumus, lai noskaidrotu, kura tad komanda šodien izrādīsies pati spēcīgākā. Varam atklāt, ka pirmās vietas ieguvējs jau ir noskaidrots, un tas par šo uzdevumu punktus neiegūs. Papildu uzdevums izšķirs, kura komanda iegūs otro un kura trešo vietu. Vienu punktu iegūs komanda, kura nosauks visvairāk pareizo atbilžu.
Geigera skaitītāju, kas domāts radioaktivitātes mērīšanai, izgudroja Marija Skladovska-Kirī. Nē, jā, lūdzu jūsu atbilžu variants. 5, 4, 3, 2, 1, atbilde. Komandas ir atbildējušas. Otrs jautājums. Spiediens ir vienāds ar atbalsta laukuma attiecību pret spēku. Nē, jā, lūdzu jūsu atbilde. 5, 4, 3, 2, 1 un atbildām. Jautājums numur 3. Daugavas pirmā hidroelektrostācija Ķeguma HES darbu sāka 1929. gadā. Jā vai nē? 5, 4, 3, 2, 1, atbildām. Visas komandas izvēlējušās atbilžu variantu nē. Lūkosim, kā tas ietekmēs viņu gala rezultātu. 4. jautājums. Komandas klausāmies uzmanīgi. Zvaigznes ir plazmas lodes. Jā vai nē? 5, 4, 3, 2, 1, atbildām. Atbilžu varianti nesakrīt visām komandām. 2 atbilžu varianti kā jā, 1 komanda kā nē atbildēja. Nu un visbeidzot 5. jautājums. Analītiskā mašīna, ko 19. gadsimta pirmajā pusē uzbūvēja Čārls Bebičs, ir primitīvs datora priekštecis, jā vai nē? 5, 4, 3, 2, 1, atbildām. Un tā, visas komandas ir atbildējušas. Baterijas mūžu var paildzināt, to uzglabājot augstumā, jā vai nē? 5, 4, 3, 2, 1, atbildām. Paldies par atbildēm. Žūrija piefiksēs jūsu atbilžu variantus. Sublimācija ir cietu vielu iztvaikošana, jā vai ne? 5, 4, 3, 2, 1 un atbildām. Paldies par atbildēm. 1 džouls ir 0,001 kilodžouls. Jā vai nē? 5, 4, 3, 2, 1 un jūsu atbildes ir? Nē, viņš pareizi skaitīja. Paldies par jūsu atbildēm. Klausāmies uzmanīgi. Skaņas ātrums cietās vielās ir mazāks nekā šķidrumos. Jā vai nē? 5, 4, 3, 2, 1. Jūsu atbildes ir? Stiklam nav noteiktas kušanas temperatūras. Jā vai nē? 5, 4, 3, 2, 1. Lūdzu jūsu atbildes. Visas komandas ir atbildējušas, un šobrīd mēs skaitām punktus. Jau žūrijas dalībnieki māja ar galvu esam noskaidrojuši punktu sadalījumu kopvērtējumā. Ne tikai šodien konkursa eksperiments finālā, bet arī visās reģionālajos pusfinālos. Dalībniekiem jūta līdzi gan skatītāji, gan skolotāji, gan vecāki, un viņus ar savu profesionālo darbību iedvesmoja arī kāds Latvijā zināms fiziķis. Viņu mentori, aplaus visiem mentoriem. Lūdzu, Rīgas pilsētas mentors Mārcis Auziņš, Latvijas universitātes rektors. Nu, vispirms jau es šovakar gribu apsveikt un uzteikt visas komandas, gan tās 3, kas šobrīd ir priekšā, gan tās, kas, diemžēl, jau studiju ir pametušas. Bet, kā jebkurā sacensībā ir iekārtots, diemžēl uzvarētājs būs tikai viens.
Bet neskumstiet. Es esmu pārliecināts, ka ja varbūt arī šobrīd jums šķiet, ka ir notikusi šausmīgi slikta lieta, jūs nebūsiet uzvarētāji, kāds no jums. Bet ticiet man, paies pavisam īsts laiks, un tas aizmirsīsies, un tas prieks, kuru jūs guvāt šai spēlē, un es esmu pārliecināts, ka jūs guvāt prieku šai spēlē, ka tas paliks. Kā nākamo vēlo šeit aicināt Rīgas reģiona mentoru Oskaru Krievu, Rīgas Tehniskās universitātes enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes dekānu. Jūs esat izrādījuši nozīmīgu erudīciju un spēju operatīvi strādāt, spēju strādāt komandā. Paši jau droši vien arī pamanījāt, ka šoreiz un arī citreiz daudzās līdzīgās reizēs ne visu izteica jūsu zināšanas, bet arī šur tur nospēlē veiksmi. Paldies par sniegumu un veiksmi turpmākā dzīvē. Latgales reģiona mentors Vjačeslavs Kašķējevs, Latvijas Universitātes fizikas un matemātikas fakultātes vadošais pētnieks un asociētais profesors. Lūdzu! Šobrīd konkursam ir tāds kulminācijas brīdis, un man liekas tā emocija amplitūda, ko mēs šeit gan skatītāji, gan vēl jau īpaši komanda esam piedzīvojuši, nestāv līdz pat nekādam hokeja mačam vai olimpiādai. Tas pacēlums, tas pagrimums, darbs stresa apstākļos, tas adrenalīna līmenis ir kaut kas fantastisks. Un es gribētu pasvītrot šoreiz varbūt ne tik daudz to fiziku, kura vienmēr apbrīnojam, vienmēr ir adrenalīna avots, bet to pieredzi, ko esat guvuši kā spēlētāji, ko esat guvuši kā komanda, ko esat uzzinājuši par sevi. Novēlu jums jūsu azartu, jūsu adrenalīnu, pārkausēt jūsu azartā pret sasniegumiem dzīvē un turpmākas panākumus. Paldies! Paldies, Vjačeslavam! Zemgales reģiona mentors Gatis Bašbauers, Rīgas Tehniskās universitātes zinātņu prorektora vietnieks, profesors RTU enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūtā. Saka tā, ka katrai nākamai paudzei ir jābūt gudrākai par iepriekšējo. Tad mēs varam būt droši par mūsu nākotni. Visu, ko jūs nolēmsiet, jūs principā arī varēsiet sasniegt, jūs to mērķiecīgi iesiet. Un es jums tiešām visiem novēlu veiksmi un arī izturību. Vidzemes reģiona mentors Rīgas Tehniskās universitātes elektroenerģijas fakultātes, industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūta vadošais pētnieks, docents Pēteris Apsīdis. Tātad faktiski viena atziņa, ko jūs varētu gūt no šīs cīņas, ir pirmkārt tā, ka nekas nenāk bez darba, un mācīšanās arī ir darbs. Un otra atziņa ir tāda, vēstures zināšanai dažkārt ir fundamentāla nozīme. Jo sevišķi tehnoloģiju vēstures zināšanai. Vēstures zināšana ir arī katra mūsu zināšana. Mūsu zināšanas ir mūsu pašu vēsturi. Es varētu nobeigt to lietu tādu. Mācieties vēsturi, jebkura veida. Turiet jums arī fizika, matemātika, ķīmija un datori. 19. skolēnu zināšanu un erudīcijas konkursa eksperiments rezultāti ir apkopoti. Konkursa eksperiments 2014 uzvarētāji paziņot aicinu konkursa ilgadējā rīkotāja, akciju sabiedrības Latvenergo pārstāvi, Latvenergo valdes locekli Māri Kuņīcki. Lūdzu! Esiet sveicināti pie galīgā rezultāta. Tad visi jūs esat šo eksperimentu izgājuši cauri sekmīgi. Arī tās 3 komandas, kas mūs pameta pusceļā. Tad visi jau jūs esat faktiski ieguvēji. Ja jūs esat tikuši līdz finālam, esat pierādījuši to, ka jūs esat gudrākie, erudītākie skolēni tātad Latvijā. Un fināls to arī parādīja. Un tātad šī gada uzvarētājs erudīcijas konkursā eksperiments ir komanda no Zemgales, Jolo 6. Apsveicu! Un tā uzvarējusi 19. erudīcijas konkursā eksperiments komanda no Zemgales, Jolo 6. Aicināsim jūs šeit priekšgalā. Nāciet! Un atbalstītāji, aplausi nebeidz beigties. Komandai tiek pasniegts ceļojums uz Tunisiju, kā arī kauss, kurš dosies uz Zemgali. Komanda lūdzu, saņemiet savējo
ceļazīmi uz Tunisiju, kā arī pārējo atbalstītāju balvas no Latvijas Energo, Dobeles dzirnavnieka, Hesburgera, Forum Cinemas un Skrīveru saldumiem. Bet otrā vieta šodien šajā spēlē ir no Vidzemes. Aplaus Epsilon 7. Un trešā vieta komandai no Rīgas Satelīti. Rīdzinieki arī nācies šeit priekšgalā. Atcerieties, ka 176 komandu konkurencē šīs ir izrādījušās 3 spēcīgākās komandas šogad. Aplausi vēlreiz visiem! Patiešām cauri uguni un ūdenim. Visas komandas ir cīnījušās braši. Un arī visas pārējās komandas saņem dāvanas no Latvijas Energo, Dobeles dzirnavnieka, Hesburgera, Forum Cinemas un Skrīveru saldumiem. Un visi skolotājs, protams, saņem arī ziedus par atbalstu un piedalīšanos šajā konkursā. Pirmās vietas ieguvēja šodien saņem ne tikai ceļojumu uz Tunisiju, bet arī mūsu atbalstītāji izglītības uzņēmuma Lielvārds galveno balvu 500 eiro vērtībā, un to pasniegs šīs uzņēmuma priekšsēdētājs Andris Grībus. Aplausi! Sveiciens visiem dalībniekiem šodien no daudziem eksperimenta gadiem, kas mēs esam piedalījušies. Šodien mēs guvām vislielāko gandarījumu, jo tik spēcīgas komandas, tik sarežģītos eksperimentos vēl nekad nav bijuši. Tā kā latiņi ir ļoti augsti un liels prieks. Un jums uzvarētājiem vēl papildus iespējas kaut ko sev eksperimentus uzlabot un iegādāties pie mums. Paldies! Paldies uzņēmumam Lielvārds un Andrim Grībustam. Šī konkursa mērķis un ideja vienmēr ir izturēt laika pārbaudi, jo tas būs svarīgi vienmēr. Izglītot jauniešus par drošu un efektīvu elektroenerģijas lietošanu sadzīvē un skolā, kā arī veidot izpratni un interesi par fiziku un tās iespējām. Jo īsi un skaidri, zināt ir stilīgi!